Tagad tev ir jāstāsta, kur mēs dodamies. Pasardzē. Man liekas, ka mēs braucam uz Bāliņu svētnīcu. Plaķerni. Tik mēs esam Jelgavā. Mani mīļie skatītāji, mēs esam Jelgavā. Nu, lūk, mēs tā kā esam iekļuvuši Rīgā. Vodačka, Noga Vodački, drausmīgi. Es gribēju pateikt paldies Jēzum, pasveicināt māmu. Pamēr. Cik laimīgs tu izties. Yes, mums jau laikam ir jāceļās, jo ir klāt lielvārdi. Fuck! Pirmais bija degvīns. Degvīns deg ļoti smukām zilām liesmām ar oranžiem, tā kā tārpiņiem iekšā. Nopietni? Jā. Es nekad neesmu redzējis, kā degvīns deg. Diezgan interesanti. Mēs viņam dzēram, nevis dedzinām. Mums ir jādodas tajā virzienā, un mēs turpināsim noteikti, kad būsim 17. Jā. Jā. Peintā izpikselē. Tas skanēja nepareizi. Nu tad tiksimies jau tramvajā. Jā. Priecīgi. Sveiciens Jēzum, mammai. Jā, vēl aiztīt. Es drīkstu priecot. Jā. Pirmkārt sveiciens mammai. Paldies Jēzum. Paldies Jēzum otrkārt. Citiem neko. Vai gan vēl es gribētu nekrist? Es dzirdēju, ka jums tur bija strieki un... Kā vils. Viņš nākamajā rītā viņam mazliet bija slikti un mēs tā kā veicām testu un viņš ir stāvoklī. Un mums ir problēma. Es esmu izplānojis, neuztraucies. Klausies, plānu. Mēs esam ziedu ģimeni. Mēs dzīvojam trietā. Bērns zina, ka tu esi tēvs. Bet viņš nezina, kurš ir māte. Tas lai paliek mēs esam 3 tēvi un 3 mātes. Mēs jums stāstīsim lauku pasakas. Jā, un ja pamatskolā nedod Dievs, viņam ir ludziņa un viņam mums ir jāiet to ludziņu. Vai arī uz prēļiem varam uz ludzu neiet. Jā, bet saprot, tagad tev ir viegli, tev ir labi? Es nespēju to. Mēs te dosim laiku. Nu labi, dodiet. Pasaka, kur mēs tagad dodamies? Uz priekšu. Jā. Tagad tur kaut kā trūkst. Nē, nekas netrūkst. Es esmu Dievs tavs kungs. Iepazīstieties, tas ir mūsu Dievs, tas kungs. Ko labi tu vari pastāstīt par Bāliņa kungu? Neko. Pilnīgi neko labu. Ko es varu labi par Bāliņu pateikt? Ir viena lieta. Viņam ir lielāka kula nekā man. Varbūt varat samērīties, ja nav kauns. Ja nav kauns, jā. Nu, ir viņam tāda bišķi, tāda trakanāka tā kula. Bāz! Spraugā! Jā! Ir labi. Šī ir tā atriebīgā kaija, kas atrieb cilvēkiem, kas darījuši tai pāri. Kā redzams, zem šīs stāv apakšā ir balta pleķīša jūra, tie ir netrāpītie lādiņi. Pārsvarā gan cilvēki iet, viņi neskatās tik augstu, viņi neredz, ka tur tā kaija ir, un tad viņi dara nelabus darbus. Tā kaija izsako savu bijušo draugu. Viņi visu laiku skatās viņas logos, un kad lopojās, tad kaija uzkrītoši sēž uz logu un skatās. Lai radītu nelielu diskomfortu. Nekas, Dievs, tas ir brīvi. Jā, man šeit no nāmās ir valsts. Tur es almiņienē ierīkot. Episka cīņa ar manu vīnu. Es zināju, ka tā. Cik labi palika, vai ne? Es darītu. Tāpēc es domāju, ka uski ir tādi mazi, riebīgi radījumi, kuri vienmēr visu sapīši. Uski. Piemēram, kā man daudz visu sapīmā. Jā, to visu dara uski. Tādi uski, tādi. Mīļie vīrieši, lūdzu, pasaniet uz numuriņu. Tikai mīļie. Pārējie nē. Pārējie lūdzu nē. Man vajag tos mīļos. Ja nemīļie, lūdzu zvaniet pie durvīm. Pārējie uz numuriņu. Bija viena dāma. It kā nopietni. Viena dāma tur bija. Bija. Un mēs ierodamies, skatos no dāma kā dāma, varbūt parunāsim vakar gaitā. Bet tu diezi vai. Un tad, kad mēs sākam runāt, tad saprat diez vai. Jo, kamēr viņi tur mums cer, ka mēs kārtībā, bet sāk runāt. Zini, kā man konīzijas gāja? Zādars? Arī mēdās. Bet jaunajā gadā es izdzēru 3 šampaniešus. Ak, Dievs! Man 3 dienas bija slikti. Ak, Dievs, es vēmu.
Jā, es to gribu dzirdēt iepazīstoties ar meiteni, ne? Es jaunajā gadā biju fucking mads. Tas ir apmēram tā. Labdien, mani sauc Edgars. Mani sauc, es piencenos jaunajā gadā. Tu to nopietni. Man 3 dienas paģienas sāku un tā. Vienreiz masturbēju. Pēc man nav uzticīgs. Es vienreiz masturbēju un zini kā Es divreiz. Nu jā, šeit es dzīvoju viens jau 8. gadu. Reāli. Un parasti pie manis vispār ciemos neviens nenāk. Man sapcīt ir personīgais buduārs var parādīt. Man šeit tātad šeit ir mans personīgais buduārs, ka vispārībā... Pēc efekti nebūs pēc efekti. Tas ir garlaicīgs process. Tad vajag vienmēr par rokā. Vai nu, pirmkārt. Nedeg, man. Tātad. Kādreiz ir portīvu spēle. Jā, un... Back to you. Paldies. Kādas man patīk? Touchscreen. Man? Vai tu viņu Kāpēc man patīk puiši? 8 seksīgas blondīnas. Man ir puisis. Viņam augurāks pierē. Tad kā samainījāmies skārdiem? Mēs kā samainamies skādiem, kā mainamies mēs vārdiem. Tā kā pērk man dārdiem. Jā, un uz šito vārdu es audzēšu vārdu. Man liekas, ka es tikko apgāzlēs. Saki man vārdu. Nu, rīmē šito. Es dzirdēju, tā bija iekšēji, bet es Edgar, ne tā. Kāds izgries mani? Šķērs. Šķēri! Nē, kā balerīna. Nu, ko tu dari? Nē, tur pirkstīties. Tā, ko vajag man pirkst? Tu redz, ka... Nē, tā ir paši. Tagad? Vai tu ir pirkstā? Tev ir labs pirksts. Bieži teikts ir īpaši no Jaunskundze. Edgar, neliec vietā, dod rokā. Es dodu savu, jā? Nē, nu jā, to pašu ielikt man tajā kārbā. Kaut tālu prom, bet zet vajag mazāk, Robert, es tev teikšu. Tā ir dzirdēta. Jau dzirdēt dziesmu, vai? Nu ko, mēs esam tā kā 2. diena, vai ne? Rokas nedaudz vairāk, jo trīc un balstiņi arī. Jūtamies lieliski. Es redzu, ka arī šis jūtas lieliski, vai ne? Balni. Viņš tikai aizver acis un ir. Par ko ir vislielākais kauns par vakardienu? Hokejā lauzam tradīcija bija 3-2. Viņš pamodīsies tagad, viņš būs pikts un īgnis un nelaimi vēlēs nākotnē. Viņš parasti to dara. Viņš to dara arī skaidrā un nespaģirām. Tas gan, nu tad nav ko zaudēt. Nu, patiesībā nē. Viņš tāds ļengancis, tas nedara tik aktīvi. Nebūs. Ja es dabūtu katru reizi 5 centiņus, ka man tā saka. Ko tad, ka viņš ir Nu, rise and shine. Vai, Mēs esam internacionāli ģimene, ja? tas ir tāds minējums. Vai tev ir grūti šorīt? Vai jūties patīkami? Nu, tad tādu svinīgo varbūt uz atvedām. Nu tad, sveicies mammai, paldies Jēzum. Nu, turamies un... Līdz nākamajai reizē, kad brauksim pie Vāliņa. Mēs tev visu izgriezīsim ārā. Lieko, beidz, kato ārā.